Trumps tikko nostādīja pasaules līderus pie sienas ar jaunu militāro sacensību, kas sākas Eiropā, šķērso Ukrainu un nonāk NATO centrā. Šajā otrdienā, 2026. gada 12. maijā, spiediens pieauga pēc tam, kad Spānija aizstāvēja pašas Eiropas Savienības militāru spēku. Vācija kopā ar Kijevu virzījās uz priekšu dronu projektos, un Atlantijas aliansei nācās saskarties ar daudz lielāku spiedienu palielināt aizsardzības izdevumus. Praksē tas atklāja Trumpa šahu un matu. Bagātajiem sabiedrotajiem tagad ir jāpārstāj tikai runāt, jāliek nauda galdā un jāizveido jauna drošības struktūra, lai stātos pretī Krievijai, Ķīnai, Irānai un citām draudiem, kas pieaug, kad rietumi šķiet sašķelti. Es tev to visu tūlīt pastāstīšu, bet tagad tu noteikti vēlēsies abonēt kanālu, lai turpinātu būt labi informēts. Informācija reāllaikā ar augstāko žurnālistikas kvalitāti, kādu jebkad esi redzējis. Uzticamības standarts – Milsons Alves. Spānija nonāca šīs pavērsiena centrā, aizstāvot Eiropas Savienības militāro spēku kā atbildi uz kontinenta stratēģisko nedrošību. Spānijas ministrs José Manuels Albares paziņoja, ka Eiropa nevar dzīvot katru dienu gaidot, kāds būs nākamais ASV lēmums. Šis izteikums atklāja Eiropas valdību bailes saskroties ar stingrāku situāciju, bet vienlaikus apstiprina arī prasību, ko Trumps izvirzīja jau pirms gadiem. Kontinenta aizsardzība nevarēja turpināt balstīties tikai uz amerikāņu spēku, kamēr daudzas Eiropas galvaspilsētas izvairījās uzņemties pilnu atbildību par savu aizsardzību. Spānijas priekšlikums pārvērš šo neērtību oficiālā darba kārtībā un virza Eiropas Savienību uz diskusiju, kas iepriekš šķita tāla. Vairāk vadības, vairāk militārās rūpniecības un lielāka rīcības autonomija. Eiropas komisija jau strādā pie Rearm Europe, kas pazīstams arī ar nosaukumu Readiness 2030, kura mērķis ir mobilizēt līdz pat 800 miljārdiem eiro aizsardzībai. Paketi ir vērsti uz tādām jomām kā pretgaisa aizsardzība, raķetes, droni, kiberdrošība, munīcija, militārā mobilitāte un Eiropas rūpniecības stiprināšana. Šis fakts maina diskusijas svaru. Tas nav tikai suverenitātes jautājums. Tas ir nauda, rūpnīca, līgums un militārā plānošana. NATO arī ir iegājusi stingrākā posmā. Vecais mērķis – 2% no IKP aizsardzībai – tagad šķiet par maz. Karš Ukrainā, Krievijas draudi un ASV spiediens uz lielāku atbildības sadalījumu. Polija sāk iestāties par to, lai NATO dalībvalstis līdz 2030 gadam sasniegtu 5% parādot, ka valstis, kas atrodas tuvāk Krievijas robežai, vēlas rīcību, nevis runas. Donalds Trumps mainīja diskusiju aliansē. Agrāk daudzi sabiedrotie uzskatīja militāros izdevumus par lēnu solījumu. Tagad šī tēma ir kļuvusi par politisku steidzamību. Vācija praktiski īstenoja šo pārmaiņu Kijevā. Vācijas aizsardzības ministrs Boris Pistorius kopā ar Ukrainas amatpersonām uzsāka programmu ar nosaukumu Brave Germany, kas vērsta uz aizsardzības tehnoloģiju attīstību, ieročiem ar mākslīgo intelektu un dziļas trieciena spējām. Ukraina un Vācija plāno arī ražot dronus ar dažādu darbības radiusu, tostarp modeļus, kas spēj lidot līdz 1500 kilometriem. Ukraina basērija parāda, ka jaunā militārā kārtība nerodas tikai diplomātiskās sanāksmēs. Tā rodas no īstā kara, no Ukrainas pieredzes cīņā pret Krieviju un Vācijas mēģinājumu atgūt rūpnieciskās spējas kaujas laukā, kur dominē droni, elektroniskā aizsardzība un precīzi uzbrukumi. Krievijas iebrukums Ukrainā parādīja, ka Eiropa nebija gatava ilgstošam karam savā kontinentā. Sāsināšanās tuvajos austrumos parādīja, ka enerģija, jūras ceļi un arvien biežāk arī piegādes ķēdes var kļūt par spiediena instrumentiem. Spriedze Indo-Klusā okeāna reģionā parādīja, ka Japāna, Taivāna un Āzijas sabiedrotie arī nevar paļauties uz neskaidriem solījumiem, ka Ķīna palielina savu militāro klātbūtni. Šādā vidē Trumps izdara vienkāršu secinājumu. Drošība bez paša ieguldījuma kļūst par vājumu. Eiropa cenšas attīstīt savu rūpniecību. Ukraina piedāvā kaujās pārbaudītas tehnoloģijas, Vācija finansē projektus, Polija pieprasa lielākus militāros izdevumus. Apvienotā karaliste cenšas atjaunot stratēģisko tuvību ar Eiropu, Japāna pastiprina modrību pret Ķīnu, Izraēla saglabā stingru nostāju tuvajos austrumos. Savienotās valstis Trumpa vadībā skaidri norāda, ka līderība nenozīmē vienatnē nodrošināt visu drošību.
Tāpēc aizsardzība vairs nav tikai ģenerāļu atāls jautājums, bet kļūsi par valdību, uzņēmumu un ģimeņu rūpēm. Tāpēc aizsardzība kļuva par valdību un ģimeņu rūpēm. Donalds Trumps saprata šo punktu un pārvērta prasību par politisku ieroci. Vēsture palīdz izskaidrot, kāpēc šis pavērsiens tik ļoti traucē. Pēc Otrā pasaules kara Amerikas Savienotās valstis uzņēmās centrālo lomu Rietumeiropas atjaunošanā un aizsardzībā. NATO tika izveidota 1949. gadā, lai ierobežotu padomju ekspansiju un pasargātu kontinentu no jaunas militāras traģēdijas. Augstā kara laikā Vašingtona uzturēja karaspēku, bāzes, kodolieročus, izlūkošanu un loģistiku, lai atbalstītu Rietumu aizsardzības līniju. Šis modelis palīdzēja sakalt Padomju Savienību, bet tas arī radīja bīstamu ieradumu. Daudzas Eiropas valdības sāka uzskatīt amerikāņu aizsardzību par pašsaprotamu lietu. Trumps šo komfortu izjauca. Pieprasot izdevumus, ražošanu un atbildību, viņš aizskāra visjutīgāko Eiropas politikas punktu. Drošības rēķins atkal nonāca pašu eiropiešu galdā. Citu valstu piemēri rāda, ka šīs pārmaiņas neaprobežojās tikai ar Eiropu. Polija vēlas ātrāk palielināt militāros izdevumus, jo tā atrodas tuvu Krievijas draudiem un zina, ka kavēšanās var izmaksāt teritoriju. Japāna vēro Ķīnas spiedienu jūrā un gaisā, vienlaikus pastiprinot savu aizsardzības pozīciju pret Pekinu. Ukraina ir kļuvusi par mūsdienu kara laboratoriju, parādot, ka lēti droni var nodarīt milzīgu kaitējumu dārgiem militāriem objektiem. Saūdarābija saprot, ka enerģija, ūdens un strateģiskā infrastruktūra var kļūt par mērķi jebkurā reģionālā eskalācijā. Katram gadījumam ir sava realitāte, taču visi norāda uz vienu un to pašu vēstījumu. Pasaule ir iegājusi fāzē, kurā sabiedrotajiem ir jāpierāda spēks. Pasaule ir iegājusi fāzē, kurā sabiedrotajiem ir jāpierāda spēks. Pasaule ir iegājusi fāzē, kurā sabiedrotie Ķīna uzmanīgi seko šīm pārmaiņām. Pekina izvērtē risku virzīties uz Taivānu vai izdarīt spiedienu uz Japānu, raugoties ne tikai uz Vašingtonu, bet arī uz sabiedroto apņēmību. Ja Eiropa bruņojās, Japāna stiprina savu aizsardzību, Ukraina eksportē militāro pieredzi, NATO palielina izdevumus un apvienotā karaliste vairāk iesaistās Eiropas drošībā, pretinieku aprēķini mainās. Kas notiek ar Eiropu? Tieši tas. Izveidot vidi, kurā Krievijai, Ķīnai un Irānai būtu dārgāk stāties pretī apvienotam blokam. Eiropa to varētu saukt par autonomiju. Spānija to varētu saukt par suverenitāti. Vācija to varētu saukt par tehnoloģisko sadarbību. NATO to varētu saukt par jaunu aizsardzības mērķi. Bet efekts ir tas pats. Vairāk sabiedroto uzņemās militāro slogu, kas iepriekš nesamērīgi gulēja uz Savienoto valstu pleciem. Frāze ir vienkārša un apkopo situāciju. Daudzi līderi kritizē Trumpu publiski, bet pielāgo savus budžetus viņa iezīmētajam virzienam. Tagad nākamais posms būs izšķirošs. Eiropas Savienībai būs jāpārvērš miljardu vērti plāni konkrētā ražošanā. Vācijai būs jāuzrāda rezultāti projektos ar Ukrainu. NATO būs jāizdara spiediens uz tām dalībvalstīm, kuri joprojām izturas pret aizsardzību kā tālu solījumu. Apvienotajai karalistei būs jālīdzsvaro partnerība ar Vašingtonu un sadarbība ar kontinentu. Un Trumps turpinās izmantot katru paziņojumu par izdevumiem, katru militāro rūpnīcu un katru jaunu vienošanos kā pierādījumu tam, ka viņu spiediens ir mainījis sabiedroto uzvedību. NATO, Ukraina. NATO būs jāuzrāda Ukraina. NATO būs jāuzrāda rezultāti Ukrainā. NATO būs jāuzrāda projekti Ukrainā. Mēs esam ar Ukrainu. Gadu desmitiem šie jautājumi tika novirzīti uz Amerikas Savienotajām valstīm. Es esmu Milsons Auss, starptautisko attiecību speciālists, un mans mērķis ir katru dienu sniegt jums patiesu informāciju. Ziņu saites ir video aprakstā. Nospiediet patīk šim video, abonējiet kanālu, un beigās ieskatieties komentāros, lai jūs vēl vairāk iesaistītos Milsona Auvesa kopienā.